Īrijas vēlēšana modelis ir totāli izdevīgs reģioniem un laukiem, tāpēc, ka tad, viņi balso par konkrētiem cilvēkiem tajā apgabalā, nevis par kaut kādiem abstraktiem Rīgas kundziņiem, kur nekad vispār mūžā līdz viņiem netiek. Noteikums, ka par 50% barjeru, kas jāpārvar vēlēšanās partijām, kas ir brutāls satversmes pārkāpums, jo satversme paredz proporcionāli, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu piedalīties politiskajā pārstāvniecībā. Šis noved pie tā, ka pagājušās vēlēšanās 28% no visām nodotiem balsīm tika nolaistas klozetpodā. Nu jā, viņas nepiedalās. Gan arī 30% vienkārši savu balsi vienkārši izmet miskastē. Mūsu piedāvājums par īrijas vēlēšanu sistēmu, kur balso nevis par partijām, bet par kandidātiem konkrētiem, šo problēmu vispār atceļ. Lieko balsu faktiski principā vairs nav. Jā. Bet tas ir uzsaukums mazajām partijām. Lūk, un viņiem ir brīnišķīgs veids, kā šo problēmu vienkārši izmest pa logu vienā mirklī. Vienkārši, ja viņi pievienojās mūsu sauklim, ka vajag nomainīt uz īrijas sistēmu, tad nav vairs tāda mazo partiju, šīs problēmas ar 500% vairs dabā neeksistē. Plus vēl var piedalīties arī bezpartijski. Tev vispār nav jākrāmējies ar kaut kādām sūdu partijām. Tur jārāpjās pa viņu šitām intrigām un tajām. Cilvēki balsot par uzvārdu. Viņiem pilnīgi būtu par personībām. Viņiem vienalga būtu, kurā partijā tur skaities. Pats jocīgākais tas, ka Īrijā ir divas lielas partijas, pēdējās vēlēšanās apmēram 40% katrai no viņām. Gala rezultātā tieši notiek konsolidēšanās ap divām partijām. Šis Īrijas modelis, tāpēc iemesls ir tāds, ka vienkārši nevar dabūt tik daudz kvalitatīvas lokomotīvas pa visu valsti. Un tur vēl visādi. Katrai partijai priekšā. Līdz ar to Latvija arī pamazām savāktos, konsolidētos ar divām lielām partijām. Nu, tur ir loģika.